Visiem čau, mani draugi un abonētāji. Šodien ar jums esmu es, Misters Kristers, un šodien ar mani ir Toms 02M. Toms, sasveicinies. Čau. Un es esmu Misters Kristers 10M, un šodien mēs filmējam video, kā mēs taisīsim mājas. Es tagad izslēdzu skaņu, lai Toms mani nedzird, es īstenībā viņu izjokošu. Un to mēs tagad taisīsim mājas. Tom, ej taisīt savu māju, es taisīšu šeit kaut kur. Vēl vajadzētu sauli. Es teicu, ej taisīt. Ok. Tā. Ko tagad darīt? Draugi, tagad mēs izdarīsim tā, lai Toms, mēs palīdīsim zem kartes, un Toms to nepamanīs. Ko tagad? Tā, un mēs tagad to darīsim. Vajag paņemt portālu un laisties lejā. Tā, tagad vajag izdzēst portālu. Nu, kā viņu paņemt opā? Tagad varam iet izjokot Tomu. Tā, viņš rekuti taisa savu māju, laiks viņam uztaisīt nelielu lietu. Dzirdat, ko viņš tur saka? Šitā. Tagad mēs viņam te uztaisīsim lietu. Vai, ne to. Tā, Toms tur, kamēr taisa ieju, es viņam taisu izeju. Reku te. Un šitā. Kāpēc līsta tagad? Nopietni. Līsta. Cerams, ka Tomam patīk, un mēs vēl pie tā varam pievienot sniegu. Tom, kā tev iet, es turpinu taisīt savu māju. Sari. Man jau iejausties. Forši. Tā, mēs varam turpināt izjokošanu. Tātad Tomam patīk, tātad mēs varam pievienot vēl sniegu. Un te mēs varam pievienot sniegu. Un mēs arī te varam pievienot sniegu. Te jau ir, bet nekad nebūs pavieku vēl sniega. O, nu labi. Nebūs, tad nebūs. Līst. Viņš saka, ai, līst. Tagad mēs viņu vēl izjokosim lūk šādi. Mēs viņam noliksim šito statujiņu. Tikai kur viņi ir? Mēs viņam noliksim šitā te lidmašīnu. Šitā. Un šitā. Tagad Tomam no zemes nāks ārā lidmašīna. Kā tas tāds? Kas tas bija? Tom, es taisu savu bāzi slepenā vietā, kā tev tur iet? Man uzbruka kaut kas. Kā uzbruka? Jā, man kaut kas uzbruka. Kā tas ir? Nezinu, kā? Kā tas ir uzbruka? Kaut kā man iepauts un iekšā iepauts kaut kas. Tas ir dīvaini. Man ietveikās iekšā. Labi, es turpināšu. Ui, nē, mašīna. Labi, nekas vēl vienu. Opā, noķeru. Tagad mēs Tomam te uzliksim mašīnu. Dīvaini. Tā, un tagad Tomam izlīdīs mašīna no grīdas. Kas tas tāds? Mašīna lidojuša. Tagad Tomam vēl uzkrita virsū mašīna. Toms ir apmierināts, es redzu. Tagad es pielidošu vēl tuvāk un sākšu jaukt viņa bāzi. Man patīk pasaules. Nē! Tas ir smieklīgi, draugi, vai ne? Pasakiet, kā man vēl viņu izjokot. Jūs sakat ar dūmiem? Labi, ar dūmiem. Ko tā smalka bumba? Es neko nelūdzu. Neko nelūdzu. Tas
Tomam mēs vēl varētu uzdāvināt busiņu. Kas notiek? Tu sevi dīvains. Cerams, ka Tomam patiks formula. Tev jābūt kaut ko Kristav. Es taisu savu bāzi kaut kur kalnos slepenu ļoti. Manē māju iznīcināja. Kas iznīcināja? Nezinu, kaut kas no gaisa. Kaut kāds smalku bumbu no gaisa. Un uguns. Nu, tā mašīna mums seko. Tu seko Mašīna seko, blā. Jau tā mašīna, kas mums seko. Kas tā ir? Kas tā man nevar Tomam seko mašīna. Augstie. Kas notiek ar viņa formulu? Davai uzdāvināsim viņam, piemēram, mājas izjaukšanu. Mēs viņu nobiedēsim ar bazuku. Tom, vari lūdzu ieslēgt skaņu savā telefonā? Pēc. Jā. Vajag. Tagad sāksim darīt šādi. Sāksim ies. Ja izskaņu savu telefonu. Tom, es atradu tavu bāzi. Es atnācu viņā iekšā. Tas man tagad tu man nogalināji. Nē. Nē, ķepo. Kur tu esi? Es atnācu un netīšām kaut ko uzspridzināju. Kur tu esi? Ko tu tur purkšķini? Nespuķinos. Labi, es gribu lidot atpakaļ uz savu bāzi. Viss, nedari tā. Es pateicu Tomam, ka es aizlidoju savu bāzi, bet es atkal atnācu uz šeieni un sākšu laust viņa bāzi. Viņš tagad brīnīsies, ka viņam sienas pašas pa sevi pazūd. Tomam tagad jūgs sienas. Ko sienas pazūd? Man sienas! Man sienas! Paskatieties, Tomam vēl mašīna sako. Kāpēc ir mašīna? Kas ir mašīna lidojušā? Atklāj mašīnu. Tik smieklīgi. Tagad mēs vēl Tomam NLO uzdāvināsim. NLO? NLO? Paldies. Tagad mēs Tomu uzspridzināsim. Tagad Tom smūgt no skībidi toileta. Tagad neliela pauzīte atkal būs. Un mani draugi, tagad mēs Tomam iebāzīsim klavierus, lai viņš domā, ka viņam vajag spēlēt. Piano! Man spēl piano! Un tagad mēs uzspridzināsim Toma piano. Paskatieties, kur viņš aizlidoja. Vai tā jābeidz spēlēt ar piano? Tagad nākamais pranks. Nākamais pranks. Mēs Tomam uzrakstīsim smieklīgu uzrakstu. Nē, mēs Tomu aizmetīsim. Kāpēc? Labi, tagad mēs viņam uzliksim zīmīti. Draugi, Toms ielidoja kaut kādā stratosfērā un aizlidoja pūš pa gaisu ar savām klavierēm. Tagad viņa reakcija, kad viņš ieraudzīja. Tom, tu aizlidoja kaut kur vispār nesaprotami, kur tu palidoji man garām. Ar savu piano.
Nē, es joprojām esmu pēc savai mājai, bet joprojām spēlēju piano. Tom, tu tikko aizlidoji, es redzēju uz savām acīm. Bet es tikai spēlēju, nē, kāpēc tas tikai tāds skolas, tikai aizlidoju, tikai. Nākamais pranks ir tāds, ka es tagad uzlikšu viņam beidzot to zīmīti. Vajag šito paņemt un tekstu. Uz teksta vai uzrakstīt spēlē klavieres. Vajag pamainīt šitos burtiņus. Laikam man punko. Tagad vajag uzlikt tekstiņu. Tagad mēs viņam rādām to tekstiņu. Kā jūs domājat, viņš klausīs? Kāpēc saki spēlēt piano? Viņš brīnās. Ejam uz nākamo pranku. Nākamais pranks ir tāds, ka mēs viņu apgriezīsim otrādi. Nē, negrib zemē. Lido piano. Paskatieties, kā viņš tagad spēlē. Man vajag fokusēties. Tagad mēs it kā uz viņu sadusmojamies. Au! Un sākam jaukt viņa māju. Viņš saka lamāties un saka kaut ko tur, ka viņš dusmojas uz spoku. Sākšu laust viņa māju, jo es esmu tas spoks it kā. Tā, šitā un šitā. Toms kaut ko tur darās. Un tagad mēs Tomam izdarīsim šādi. Aizlidināsim tekstu. Tagad mēs Tomu nobiedēsim ar skeletu. Tikai jāpatas. Nogalēt spoku. Skelets. Toms domā, ka viņš nogalēs spoku. Toms aizgāja uz to savu māju. Aiziešu pie viņa. Tagad mēs izjokosim Tomu, ka spogulis viņam pagriežas pretī ar muguru. Spoguli. Nav, paņem. Paskatieties, kas notiek ar Tomu spoguli. Toms sāka raudāt. Tagad spogulis izdzēsās. Redzēsim, kā Toms reaģēs pret to, ka viņš vēl demēģu dabūs. Piu. Tagad mēs darīsim tādus prankus, kurus Toms redz. Nākā nogalēs spoks. Laikam. Izdarīsim šitā. Tagad to. Tā viņam arī vajag. Un ar to mans video beidzās, Toma izjokošana, tāpēc visiem tā. Tom, griežamies helikopterā. La 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 la. Ai! La 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 la. Visiem tā, visiem tā, visiem tā.